Kas tas tāds bodybuildings ir? Bodybuildings tas ir ķermeņa celtniecība, ja mēs ņemam tiešā tulkojumu no angļu valodas. Un principā tā ir, mēs ceļam, būvējam savu ķermeni. Vai tad, kad tu būvē savu ķermeni, tev ir jāievēro kaut kāda īpaša ēšana un pulverīša, viss kaut kas tam līdzīgs? Ja mēs gribam uzcelt kārtīgu un stipru māju, mēs arī ievērojam, zinām, tehnoloģiju. Un tāpat ar ķermeņa celtniecību, ka vajag ievērot tomēr bez tiem pulverīšiem mēs neiztiksim tā labā nozīmē. Ir daudziem ir visādi stereotipi par bodybuildingu, un kā viens mīts aizgājis arī ļoti cilvēkiem, kuri par to neko nezina, ka tu dzer to pulverīti kaut kādu, un tad cilvēkam tie jostas vietas orgāni mēdz sarauties. Vai tas ir mīts, vai tā ir patiesība? Es nezinu par tiem orgāniem pie jostas vietas, tā kā tie pulverīši vienkārši tas ir ļoti laba sabalansēta pārtika un nekas vairāks. Tā kā drīzāk es teiktu, tās ir bērnu putriņas, ko zīdaiņiem dod, daudz augstākā kvalitātē. Tā kā tas ir absolūti neprecīzi informācija, ka kādam kaut kas tur saraujās, tas ir no kaut kāda citām problēmām, man liekas. Tu noteikti kaut kāds ļoti kalsns čalis varētu pateikt, kuram skauž, ka viņš nevar būt spēcīgs. Visvairāk tādas stulbas informācijas sniedz cilvēki, kas galīgi neko no šīs lietas nesaprot. Jā. Vēl viens mīts ir tāds, ka, pieņemsim, tiek uzpumpēti tikai muskuļi, bet patiesībā pat Rimī maisiņus nevar pacelt tie bodybuilderi. Vai tā ir patiesība? Pie tiem muskuļiem jau nevar tikt bez spēka pielietošanas, tā kā jebkurā gadījumā tas spēks ir. Jo varētu teikt, ka bodybuilderiem spēka rezultāts nav mērķis, bet tas ir līdzeklis, lai sasniegtu, lai veidot savu un pilnveidot savu ķermeni. Vai bieži ir gadījies tā, ka kādās sacensībās, pateicoties tavai izcilai figūrai, meitenes tev nāk klāt un pievērš lielāku uzmanību nekā citiem džekiem? Tas tieši sacensībās vai? Gan sacensībās, gan ārpus. Es jau neesmu vairs pirmā svaiga. Teiksim tā. Principā, ja godīgi ārzemēs lielāku uzmanību pievērš un lielāku cieņu izrāda nekā pie mums Latvijā, tas ir fakts. To es jūtu katru reizi, kad es ierodos uz sacensībām, ka mēs tur ir nedaudz brīvāks laiks, ka mēs staigājam pa pilsētu vai tieši pirms sacensībām jūt, ka tā ir lielāka interese, pat sajūsa, pat sveši cilvēki aplaudē, tā kā bet mums nav Latvijā tik liela interese, jo varbūt tāpēc, ka tādi stereotipi mīti, kad mēs esam tur bez spēka uzpumpēti, ka nekas cits dzīvē neinteresē, tikai tur kantalīts un tam līdzīgi. Vai tādos gadījumos, ka kāds stereotipisks cilvēks ar aizspriedumiem pilns pienāk tev klāt un kaut ko pārmet, tev nav bijis tā, ka tu vēlies viņam vienkārši dankš iesist? Cilvēks pie tā nav vainīgs, ka viņam trūkst informācija, vai viņš negrib iedziļināties. Tā kā man ir bijuši tādi gadiem, kad pie mums Jūrmalā, kā viena kundzīte pieskrien pie manīm un sāk man tur pārmest, kā jums nav kauna un ko jūs šeit darat. Mēs no sākuma nesapratu, ko viņi no manīm grib. Un pēc tam man tā kā žirafei pieliec, ka es būtu ar 3 veidriem, te būtu viss kārtībā. Es tā kā normāls kāds džeks staigā pa Jūrmalu, es kaut kādu citu aizskar kādu citādu pascieņu. Vai skolā nebija tā, ka visi uzskatīja, ka tu esi lielais ļaunais apcēlājs, kurš tagad vēlas visiem kabatas naudu atņemt? Pirmkārt, skolas laikā es nenodarbojos ar šo sporta veidu, es daudz vēlāk sāku nodarboties. Bet principā es ar sportu nodarbojos un nebija no tiem ļauniem zēniem, tā kā drīzāk otrādi, tā kā es gāju palīgā švakākiem un vienmēr man patīk aizstāvēt vājākos, nevis stiprākos. Vai ir sanācis kādreiz sakauties meitenes dēļ? Tagad jāpadomā. Savā dzīvē es kāvies ļoti reti pa meitu. Es negribu sameloties, bet diez vai, jo man tāds princips, tā kaušanās tā ir pēdējā fāze, jo to visu vajadzētu noregulēt mieru ceļā. Un ja galīgi visu savu līdzekļu izmanto, tad var pieļaut, ka ir jāpilda fiziskais spēks. Bet ar tīru fizisko spēku tā nav liela māka. Vai bodybuilderi arī lasa grāmatas, varbūt iet uz jogu, ir tādi filozofiski cilvēki? Uz jogu es nestaigāju, bet grāmatas es lasu, varbūt pēdējā laikā mazāk. Tā kā mums jebkurā gadījumā, tā kā jau salīdzina bodybuilderis ar jogu, mums arī manā izpratnē arī bodybuilderim jābūt, kā saka, saskaņā ar dabu, saskaņā ar zvaigznēm, saskaņā ar dabas likumiem, un te arī kaut kāda veida meditācija. Vienmēr, kad es uzsāku treniņu, it kā nedaudz meditēt, noskaņot, it kā palūdz augšējiem
labiem gariem, vai sauksim kā to grib, lai man sniedz spēku, izturību dotajā treniņā. Un vispār ierodoties uz treniņu, jāuztver, ka treniņu zāle tas tā kā baznīca. Atnāk, tu paliek viens ar Dievu, savu darbu, teiksim, saviem muskuļiem, un tad var kvalitīvi strādāt. Bet ja tu atnāk uz zāli, tu tur pa kreisi, pa labi runā, tu paklausies, ko viens tur kaut ko tur pačalo, otrs pačalo, tas jau nav darbs. Pilnīgi nekāds. Vai ir bijis kaut kā tā, ka brūtis traucē darbam zālē? Kas tad? Brūtis, ka traucē darbam zālē. Brūtes? Jā. Akla, jā. Nu, pēdējā laikā noteikti nē. Tā kā... Nu, laikam man tā nav gadījies, ka man traucē, jo sauksim tās par drūtēm, draudzenēm vai kā savādāk, viņas noteikti zina, kāda rakstura cilvēks es esmu, un manu uzdošanāties traucēt treniņu laikā, tas būtu liels pārkāpums vai liels noziegums, un tāpēc tādi momenti nav bijuši. Mūziķi, basketbolisti bieži saskarās tādām meitenēm, kuras vēlās viņas tikai nocipēt uz vienu vakaru, savākt visu viņu naudu, labumus un tad aizlaisties prom. Vai arī bodybuilderiem ir jāsaskarās ar tādām meitenēm, jāuzmanās no tādām? Nu, pirmkārt, mums nav tik liela ienākuma, lai salīdzinot ar basketbolistiem un pārējiem sportistiem, ka meitenes tieši iekāro dēļ tās naudas. Bet citā aspektā, atkal ne Latvijā, bet pieņemsim kādās tur, tā pašā Krievijā vai Ukrainā, tur arī jūtama, kad daļā dzimuma pārstāvs izraisa lielāku interesi un gribās tuvāk iepazīties un tam līdzīgi. Latvijā, diemžēl, tas tā. Vai tev nekļūst skumji, ka kāds tavā klātbūtnē ēd čipsus un dzer kolu? Skumji nē, man žēl to cilvēku. Kad viņš vienkārši indēja sev nost un tādā veidā. Ļoti bieži es aizrādu, ko varbūt citi uzskata, kas ļoti nepieklājīgi aizrādīt, bet čips un kola tas varbūt pats beidzamais, ko te es vēl piekrist, ka cilvēks iedzert labu alu. Jā. Tā kā tas būtu daudz veselīgāk nekā tur ēst to rūsu noņēmēju, ko sauc par kolu tur vispārējo. Tad principā sanāk, ka viens no veselīgākajiem dzīvesveidiem ir bodybuilderiem tieši. Nu, ja pa lielam tā mēs varētu teikt, jo principā bodybuildings tas ir pamats visiem sportveidiem manā uztverē. Tā kā, ja cilvēks atnāk uz zāli un pilnveido savu ķermeni, tas nenozīmē, ka viņam jākļūst par pasaules slavenu bodybuilderi. Viņš var sagatavot bāzi arī priekš citu sportveidu. Un nevajag brīnīties, ka cilvēks nāk uz zāli un sakop savu ķermeni. No rīta mēs zobus tīram, meitenes marikējuši, kā sakārto seju, tā ir normas lieta. Ja mēs gribam visu sakārtot savu ķermeni, to mēs uztveram kaut kāda ekstra. Vai kādreiz sacensībās ir bijis tā, pieņemsim, es esmu pamanījis, ka tie džeki ir reāli milzīgi un viņiem saspiestas mazas apakšbiksītes. Vai ir bijis kādreiz tā, ka kādam, rādot muskuļus pārplīst tās apakšbikses? Apakšbikses nav plīsuši. Vismaz manā klātbūtnē es nav redzējis, ka plīšas apakšbikses. Treniņā ir plīsuši bikses, trenējoties, tur pietupienas taisot, tas ir bijis. Man pašam ir vairākas reizes plīsuši bikses, bet uz sacensībām. Tās poziņa bikses, kā sauc, jā, viņš ļoti elastīgs, tā kā viņš saplēst ļoti grūti. Tā kā. Kāds jautājums? Kā tu motivē sevi tieši treniņām, pieņemsim, pirms sacensībām? Tagad vajag dabūt zeltu un viss. Katreiz tas savādāk, kā iedomājos, lai sasniegtu augstāko rezultātu. Man tā nav tāda viena sistēma, kā tieši to es iedomājos, vai to ir. Katreiz tas ir kāda cita motivācija, kāpēc es to daru. Jebkurā gadījumā patīkam būtu stāvēt uz goda piedestāla augstākā pakāpē un saprast un izskatoties no mazās Latvijas un amerikāņi brīnās, kā var cilvēciņš no valsts, ko viņi īsti pat nezina, sasniegt tādu rezultātu. Un es viņiem vienkārši atbildēju, mācieties geogrāfiju, redzēsiet, kur Latvija ir un viss notiek. Vai visiem bodybuilderiem ir jānodzen īsi mati? Ne visiem, bet tā ir tāda, teiksim, pēdējo gadu mode, ja? Bet šeit varbūt arī tīri tādā nozīmē, ka mēs ieziežamies ar grīmo kremu. Un, kad tiek matos, tas krems ir arī bojā matus un vieglāk pēc tam ir nomazgāties arī. Tā kā agrāk visiem, kā saka, bija diezgan gari mati, kā bija
agrajos 70. gados, kas startē, bet pēdējā laika modi tāda, var teikt tāda sportiskā moda, ka viss nogriež galīgi uz nulīti. Kā tev šķiet, kas tu esi labāks dejotājs vai bodybuilders? Nē, noteikti bodybuilders. Dejotājs es kopš man viss saskars ar projektu, ar dejosim ar zvaigzni, es sapratu, ka es vispār nemāku dejot. Pirms tam man bija kaut kāda cerība, ka es daudz maz dejoju. Dejošana tas ļoti smags darbs un diemžēl nepriekš manis. Ar dejošanas treniņos nācās nosvīst tādam spēcīgam cilvēkam kā tev? Jā, un kā vēl. Tas ļoti sarežģīti. Es jau nepārtraucu treniņu procesu un bija kā 50. Es uztaisu kāju treniņu un pēc 10 minūtēm man vajadzēja iet uz otro zāli dejot. Un fiziski kājas nekustās. Un man partneri domā, ka es viņus izāzu. Bet tiešām pēc smaga treniņa, treniņa laikā pārsvarā kāds 50 tonnas un momentā tur iet un dejot tur kaut kā tur ča. Bet tā... Jā. Es otrais nepiekrīstu tādai avantūrai un neiet riskēt tā, kā tas bija ļoti grūti un ļoti smagi. Bet tā var tikt pie lielām traumām? Ne pie lielām traumām, bet pie traumām var tikt. Tā kā, vienkārši kāpēc es piekritu šim projektam, jo, kā jūs uzdiet jautājumu, vai kādi tie bodybuilderi vai šaurās pierītes, kad neko nemāk, tikai interesējās dzelži un hantels, tā kā es centos pierādīt, ka mēs varam arī uzdrīkstēties, mēģināt dejot, kas galīgi nav savienojams, kā saka, bodybuildings ar pareizu dejošanu. Ja dejošanu varētu improvizēt, tad būtu daudz vieglāk, bet ja tev precīzi jāievarā kustības, tās roku kustības, noliecieni, ķermeņa pagrieziens, tas ir ļoti sarežģīti un tīri fizioloģiski, ka tās kājas tomēr ir attiecīgi lielākas nekā teiksim, normāliem cilvēkiem, un tad mēs brīnamies, kāpēc meitene nevar caur kājām iziet, ka viņi man vai kaut kur trāpīja galvu, vai viņi pat galvu grīdā ieskrēja. Jo, dažādas nianses, kad jā. Vai kādreiz kāds fans pienācis tev uz ielas klāt un teicis, pieņemsim autogrāfu vietā, lai tu viņam saspied roku vai pacel viņu gaisā? Es nepateikšu precīzi, vai uz ielas palūdz dažādas ekstra, vai tur saspiest roku, vai pacelt uz pleciem, vai. Un tu viņš tādu ļumīgi laust roku mājās iet pēc tam? Es jau īpaši tā nelaužu to roku, jo es apzinos, bet ir bijuši tādi lūgumi, tā kā dažādi veidi, tā kā pat tie pašiem autogrāfus es devusi uz kājām, uz sieviešu krūtīm un skolēnu dienas grāmatās, tā kā. Ļoti patīkami pēc tam, ne? Kad tā novērtē? Patīkami, jā, ka novērtē darbu, kā apzinies, ka tas nav velti, ka citiem tā lieta patīk, ka citi kā saka, to arī lepojas to, ka viņi mani zina, mani pazīst, tā kā tas ir tiešām patīkami un citreiz pat nostāt tādā, man nedaudz neērtās situācija, ka es iet lielveikalā, tur liela rinda, un tagad man pienāk tā kārta, man maksāt par pirkumu, tur, kā saka, kasīri pieceļās, un mēs lepojamies ar jums, un es nezinu, ko man tagad atbildēt, visi skatās tāda. Bišķi laikam iesargs, tā ka, protams, patīkam, kad ievēro, kad kādam rada kādu, gandarījumu un prieku, tā kā. Cik daudz man būtu jāēd un jāstrādā, lai es no skaliņa kļūtu par tādu spēcīgu tēvainu kā tu? Pirmkārt, nemaz tik maz skaliņš neejas, ja tā kā. Tas ir liels darbs, daudz jāēd, tas arī ģenētiskā dieviņš ir devis. Citam padodās ātrāk, citam padodās lēnāk, tā kā. Bet jebkurā gadījumā katrs var sasniegt savus griestus. Kādu griestu to mēs nezinām. Citam griezt ir pasaules čempions, citam griezt varbūt rajona čempions, citam griezt varbūt zāles čempions. Bet ķermeņa uzlabojums paši noteikti uzlabosies un tas jau to ir vērts darīt. Uzreiz enerģija ir vairāk, vai ne? Mundrums? Mundrums, dzīves tonus, tu uz dzīves skaties savādāk, ar savādākam acīm. Pašnovērtējums ir augstāks, tu izzūti, ka tu vari, kad tu tiec galā tām muskuļu sāpēm, tā kā jūties daudz lielāks, daudz psiholoģiski un morāli spēcīgāks. Vai skatoties tādas fantastikas trillerus kā Rambo, Plēsoņi un citas līdzīgas filmas, tev nešķiet, ka tie džeki, ko viņi tur dara? Viņi patiesībā nevar pacelt to baļķi, viņi patiesībā nevar tur sasist to otru džeku, viņi patiesībā ir mīkstie. Galīgi neteiksim, ka mīkstie, jā, bet, protams, tur ir tik daudz pārspīlēts, kad, teiksim tādu, pasaku filmu vai tam līdzīgi, tā kā. Jo daudzās epizodēs, kā reāli tas nav fiziski izdarams, tas viss ir uzpūsts un šeit atkal, amerikāņām mod, viņiem jau patīk pasakas, jo visiem filmas
Viss viņa populārās filmas tā jau ir pasakas, tā ir fantāzija. Tā kā, Ja tev piedāvātu filmēties, labāk vēlētos būt Lāčplēsis vai Rembo? Nē, nu, protams, Lāčplēsis tas ir. Jo Rembo jau ir uzfilmēts, Lāčplēsis filma vēl nav tā kā viss priekšā. Tā kā man negribētos kādu atkārtot, bet katram jāiet savs ceļš. Tā kā kāds režisors ir skatās, tad Lāčplēsis loma mums te ir jau garantēta. Paldies! Jā. Viens jautājums, vai jūs varētu parādīt muskuļus un pateikt, Chuck Norris, es tevi gaidu, vai arī tiekamies Chuck Norris? Jo Chucks Norris tas ir tāds tēls, ko visi domā, ka viņš ir spēcīgais amerikānis. Nē, viņš ir vairāk vai mazāk spēcīgs, tā kā viņš ir karatists un man grūti būt ar viņu cīkstīties. Tā kā parādīt kaut vienkārši biceps, jā, ko. Chucks Norris, es tevi gaidu. Es esmu Aivars Visockis, un tu skaties TV pirmais. Pirmā vieta TV. Vēlreiz. Un tu skaties pirmā vieta TV. Tas ir raidījums kaut kāds vai? Jā.